never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna... Tā, braucu uz Rīgu pakaļ diskam priekšējiem. Kāpēc vajag priekšējo disku citu? Jo man tur stokā nāk virsū 13, bet 13 sanāk tās riepiņas, karš pārāk maz, pārāk tievas, maziņas un būs sūdīgi. Tāpēc aizmūrē es jau dabūju R10 disku, lai, attiecīgi ir gaļa normāli, tā riepai, kur viņai, iesēsties, lai mīkstāk braukšana būtu. Un priekšā es atradu 12, arī drusciņi mazāks, attiecīgs 12 arī ir riepām, izmēri ir vairāk pieejami. Un tā, braucu pakaļ tagad. Tā, ko labvakar. Update'iņš par Energā. Iepriekš rādīju kādas detaļas es likšu motorā, tur viss setupu un tā. Un tur bija kloķene jāsils. Ir bišķi problēma ar viņu. Bišķi ieberziens, karoči, ar viņu. Tātad stāsts tāds. Izdomāju likt kopā motoru. Domāju, ielikšu to kloķeni saldētavā, lai viņi tur pastāv. Tajā saldētavā pasaldējās, lai vieglāk pēc tam ielikt iekšā gultņos. Jā, karoči izvilku no plēves ārā, no maisiņa, un skatos, kaut kas nav. Klanis tā kā šķīps. Šķīps uz vienu pusi un ķerās vēl pie tā aizvaiga viena. Attiecīgi, viņš nav pa centru, bet viņš ir tā kā, izstās tā kā šķībi iepresēts būtu, vai arī pats klanis ir sūdīgi izliets. Beigās, izvilku viņu ārā, skatos, kad viss slikti, rakstu atpakaļ fujekiem, no kā es viņu ņēmu. Es viņu ņēmu caur leišu internetu veikalu. Viņi ir, ķipa tie jāsila, tur kaut kādi dīleri, laikam, kaut kas tāds, un tad pie viņiem bija pieejama tā kloķena. Un atgādināšu, kāpēc es viņu ņēmu viņu tāpēc, kad gadus atpakaļ, kā jau es teicu, man bija trigēns, un es to kloķeni biju uzlicis. Un arī toreiz viņu uzliku, paņēmu jaunu. Viņai bija viss labi. Viņa bija taisna, viņai bija viss zaibis. Un viņa turēja jaudu, un es dahujā ar viņu nobraucu, un viss bija labi. Domāju, pamēģināšu šoreiz, jo riktīgi lēta kloķena. Un ja viņa būtu dahujā, tad zaibis pa tādu ciparu zaibis kloķena. Bet, karoči izrādījās brāķis un neko. Rakstīja tiem fujekiem. Atpakaļ, kad kloķi aizsūtīja bildes, vidikus, viņi tālāk uzrakstīja jāsilam uz to ražotni. Tad tas jāsils atbildēja, tas laikam Top Racing kaut kā saucās viņš, tas kantors. Un graši tie atbildēja, ka kloķinē visu sot ahojenna, un ka tas ir normas robežās. Beigās es viņiem rakstu, ka, tā nevar būt. Taču acīm redzam, ka tā kloķena nav lietojama un viss. Un es saku, labi, ja jūs sakat, ka viņi, ir zaibis, ka viņi ir viss kārtībā, tad jau nebūs problēma samainīt man pret citu. Es viņiem sūtu atpakaļ, piemaksāju naudu un paņemu kaut ko citu vietā. Kaut ko labāku, kvalitatīvāku, citu brendu. Un jo es viņiem teicu, ka es tādu kloķeni nelikšu iekšā motorā un viss, karoči. Un viņi teica, var sūtīt apakaļ, un viss, un droši vien rītā sapakošu, sūtīšu apakaļ, karoči, jau te ievilcies, tas motora salikšana ir ievilkusies jau riktīgi ilgi. Kamēr es ar tiem e-pastiem ar viņiem sazinājos, kamēr tie sazinājās tālāk ar to jāsilu, karoči, tur jau ir pagājuši 2 nedēļas. Un tagad vēl, kamēr es viņu aizstīšu atpakaļ, kamēr viņi paši apskatīsies viņu, vai es neesmu līdz virsū vai kaut ko tur neesmu saskrāpējis un tādā garā, tad kamēr es paņemšu atkal vietā citu un kamēr viņi atnāks atpakaļ, un tad neko darīt. Tā kā redzēs, ko es vietā paņemšu, gan jau visticamāk izskatās, ka es ņemšu Malossi RHQ un miers mājās. Tā, ko jāsāk likt kopā motors.
Sākšu ūdens sūkni, samainīšu sūkni, gultņi, saņķis, šitā herņa. Un tad jau liks iekšā gultņus, kloķeni un tā tālāk. I broke the law in Madrid, and I'll do it again. I got a bitch in every city that I ever been. I thought the money would do something for the sadness in me, but I'm deeper in the abyss than I have ever been. I got 2 million other tracks that all sound like this. So this flow is for the kids that all miss that shit. But really I can give a fuck what anybody miss. I'm too chaotic in the music, don't reflect that shit. You think you got it, oh you think you got it. I always promise I would never rap about a narcotic. I'll keep my promise, but know that I'm still being honest. The help I needed coming, now I'm pushing the button to self-destruct me. And no, I don't wanna talk about it. I'll never take you up on your offer to try to help me out of it. It's just a matter of time until I rest my eyes, go to sleep and never come out of it. Tā, nu ko, kloķeni ielikt, cilindrs ir uzlikts, viss ir samērīts. Tagad, ko es darīšu, uzlikšu aizdedzi. Es vispār nezinu, vai viņi strādā, jo nopirku nepārbaudītu. Nu, te var redzēt to, ka stators ir vecais, un CD-iška ir no jaunās salītras. Nu, tas būtu pofīgi. Bet, nu, galvenais, lai tas CDI un spols strādā. Tā kā jā, tagad, ko darīs, uzliks virsū aizdedzi. Un te jau redzēs, dzirkstēl būs vai nebūs, notestēs. Viena problēma jau ir. Te ir hujaki skrūvējuši vaļā magnētu rāvuši nost, spiežot cauri magnētam ar skrūvēm, karoči. Šeit skrūvē cauri, karoči atspiežās pret šejieni un sapis kaņķiks sapis šitē platē. Viņi sanāk paspiedušies ziekšu un nesēž virsū, kā vajag pievīlēt zišīt. Nezinu, kāpēc vispār pirkus elektru lietot, jo, nu jā. Tā, vēl viena problēma, ka es aizmirstu nopirkt skrūves garā statoram. Tā vajadzēs kaut ko pameklēt. Pastīšos, vai kaut ko var atrast. Piec milimetru skrūvīti, kraču atradu šitik garu. Garāks man nav, tā kā pieskrūvēšu uz vienu, pagaidām testam būs labi. Galvenais, lai stators turās kaut cik vietā, lai var pastīties, vai dzirkstēl būs.
Nesaprotu, kā to dabūt gatavot. Magnēts arī ir. Te kaut kas ir saspiests, iespiests, noskrāpēts, šitās vietas izļurkāts. Vītnes tur praktiski nav. Man viņas nevajag vismaz labi. Minārs, ja būtu vajadzēs, bet šitam pjāģo nevajag kroči. Bet, nu, jā, vienalga. Drausmas. Lietotas detaļas pirktas ir vispār. Nāk ir tāds te. Tas pats ir ar kloķenēm, jā. Nekad neiesaku pirkt lietot kloķeni, ja vien tas nav no kaut kāda čomiņa, kurš reāli, kur tu 100% zini, ka tā kloķene ir normāli bijusi likta iekšā, ņemta ārā un tiešām ir nobraukusi, cik viņa nobraukusi. Atradīsim augstāko maiņas punktu tagad. Mums viņš te ir. Šitam te. Tā. Nu, kreši likšu standartu. 2,25 mm pirms augstākā maiņas punkta. Ja mums šitais CDI strādās, šits te, kas ir jaunā tipa, tad te var regulēt. Lim ir apgrieziena limiteris, var uzstādīt, cik tā vajag, grozot šo mazo buļģīti, kas te aizmugurē ir. Offsets ir, to var ieregulēt, piemēram, ja es tagad ieregulēju aizdedz 2,25 grādi, 2,25 mm, tas ir grādos, nezinu, kurš jāņem kalkulators, jāatrod tā formula, cik tas ir grādi. Karoči ir noteikti grādas tiem 2,25 mm, un ar offset palīdzību arī te ir, laikam, 10 funkcijas, jā, 10 funkcijas, un to var uzregulēt, piemēram, negrozot statoru, ja pagriez vienu klišķīti, un tev būs nevis 2,25 mm, bet būs 2,35, ja, piemēram. Tur pa grādu vai pa diviem viens klišķis bija agrāk aizdedz. Tā kā. Un maps ir kartas. Tiecīgi, man liekas, iekšā bija cik te ir, it kā arī 7 vai 8 kartas ir iekšā. Un kartas arī tas ir atkarīgs, tur iekšā ir saliktas kartas, vairākas aizdedzes un ar dažādiem leņķiem pie dažādiem apgriezieniem. Jā, tā kā es arī nezinu, kura tur labāk strādās, kura nē, to jau pēc tam varbūt paskatīsies, bet es domāju, ka es maukšu vienkārši standartu, jo nav jēgas tur čakrēties un meklēt, uz kuru labāk brauks, jo tur dažas kartas bija pilnīgi tupas. Man liekas, kaut kāds 2 tikai normāls bija. Kaut kā tā. Pagaidām neko, man galvenais ir saprast, vai vispār dzirkstava būs. Ja būs dzirkstava, tad būs ļoti labi. 1, 2, 25. Tā kā šitā ir Selektra. Dzeltenā. Nezinu, magnēts laikam ir kaut kāds vecais. Šeit ir tikai viena atzīme uz magnētu. Un tas nozīmē, ka par to arī ir jāliek. Šeit nav parādīts uz otru pusi, ja motors griežās, kur ir. Kā jā. Amurīti, muciņu. Un uzsitīt bišķīt, lai viņš uzsēžās. Un skrūvēsim klāt. Tā, šito vajag izskrūvēt ārā pagaidām, kad skrūvē klāt, lai neslauž. Viņš normāli kruķījās klāt. Tagad liekam atkal iekšā indikātoru.
Un pačekliem vēlreiz, vai ir aizdedze vietā 2,25 mm. Jep, precīzi. Viss kārtībā. Kā viss aizdedze ir uzregulēta, uzlikta. Jāatcerās tikai jānopērk statoram tās skrūvas jaunas, tad saliks tās uz līmi arī. Skrūvas aizdedzē visas vajag likt parasti uz līmi, jo viņas mēdz skrūvēties vaļā, un tad, kad viņas atskrūvējas vaļā, tad notiek tas, kas ir noticis arī šitai aizdedzē. Magnēts neatskrūvēs, bet stators, kad atskrūvējas vaļā tās skrūvītas mazās. Pirmais jau tev taimings var pazust, un otrs ir tas, ka viņš sāk ļurkāties un sāk skarties klāt pie magnēta un sašķikarē pašu statoru. Viņš uzkars ir bijis, es redzēju, ka viņš ir izkusis un krešsapis vienkārši aizdedz. Un ir tā, ka es nezinu kā, ja brauc, varbūt tas notiek ļoti ātri, man nekad tā nav bijis, kā atskrūvējās vaļā. Jā, varbūt tas notiek vienā momentā, bet kā var nepamanīt, jā, ka tev tur kaut kas ir atskrūvējies, kaut kas grab un skrab un nezinu, jā, bet labi. Jā, tad aizdedz ir tagad vietā. Magnēts ir uzlikts, stators ir uzlikts, viss ir tā kā pēc, tā kā ir vajadzīgs. Tad tagad ko daram? Uzliksim šitos te virsū. Uzliksim spoli. Skrūvis vajag iekuļķīt, kur te labāk. Vāc domāts, viņš te ņipričom man sanāk, laikam šits oranžais nāk pie plusa te klāt. Tad melnajiem ir jābūt masai pie spoles. Masai. Tā. Kas te mums ir atkal? Jā, dzirksteli ir. Labi, dzirksteli ir. Tad aizdedze ir vesela. Nav zināms, vai CD-iši, ka ir viss kārtībā, jā, redzēs, kā tur būs muši tur leņķi vai kaut kas tāds var nojukt un būt kalīgi žopā, bet, cerams, ka nav tā. Aizdedzes salicis. Jā, aizdedze ir ejoši, viss kārtībā. Vismaz viens labums. Tā, karoči tālāk, kas ir. Es dabūju 2 detaļas no itāļiem, pasūtīju. Kur šitās te. Viens ir filtra kaste. Otrs ir subframes cietais. Attiecīgi subframes iekšā ir, nav vairs gumijas, bet ir gultņi. Attiecīgi, lai būtu pa stingro viss un motors, karoči neļurkājās šitā te. Lai būtu stingri, vieglāk vadīsies, foršāk vadīsies tas mopēds. Jā, nebūs ļurīgi tā pakaļ, jo ar oriģinālo subframe tas motors vispār tur ir bačkā kustās. Un filtra kaste rekur. Attiecīgi filtra kaste, kā mums viņa nāk, parādīšu. Tātad šitā te nāk viņa virsū. Ot. Jā. Nāk filtra kaste. Augšā smuks izgriezts un te ir filtrs. Atskrūvēs krūvītes var samainīt švami. Izmazgā, protams. Un tādā garā tad nāca līdz flanči 2. Gan priekšmalosī karteriem, gan parastiem. Gumīņas un stiprinājumi, lai var šito te vāku nostiprināt uz gumijām.
un caurumus izvaru priekš trubiņām. Čoks, trubiņa, degvielas, gāzes trosītes, 3 lietām. Un. Jā, karoči aizgriež caurums. Tā, lai te dara virsū. Jā, te sanāk tā. Nāk reka flancīši līdzi. Flancītes ir jāliek, lai būtu augstāk no karteriem, jo ja bez flanču viņa nedara tā kaste. Viņa atdurās pret šito vietu. Šitas jāzāģē nost uzreiz. Šitas nebūs, nozāģē viņu nost, jo viņš ar traucē. Un jā, tad nāk vārsts. Nāk ieplūdes vārsts, nāk tad šitais spaceris, vai otrādāk spaceris, un tad ieplūdes vārsts. Tur, principā, kā tev vērtāk patīk tā lietas. Tur priekš lielākām jaudām saka, ka vārsti ir labāk augstāk likt, un tad ir pat pieejami nopirkši tādu flancīši, kur liekās zem vārsti, lai vārsti bišķi paceļ augstāk. Bet, karoši, jā, tur nekad nav labums bez liktuma. Būs labāk, bet no otras puses būs kaut kas sliktāk. Karoši, vienalga. Katrā ziņā flanci obligāti vajag šī gadījumā. Tad jāizgriež caurums, liekās virsū šitais, un tad karburators nāk virsū. Kas man ar karburatoru? Karburators man ir Delorto PH 28 un Malosī 360 grādu kolīts. Tā kā nāk kaste, un tad nāk šitā te iekšā, karbis. Tā kā jā, kaut kā šitā viņš izskatās. Un tad virsū nāks, protams, trosītes, visas gāzes trosīte, te būs caurums izgriezts, gāzes trosīte nāks ārā, vai pa sādu, vai kaut kur. Degvielas trubiņi nāks pa sānu ārā, ies uz bāku projām. Čoks tāpat tās arī ārā, un gals būs pieskrūvēts kaut pie bloka, lai var čoku atvērt. Un kaut kā šitām, tad nāk vāks virsū, rekur, hop, un viss. Un šitais viss augšu, viss atrodas reāli ļoti augstu pie beņķa. Un tur tie dubļi praktiski netiks klāt, jo šitam te, es domāju, dubļinieku arī likšu. Viņam oriģināli nāk te mazais dubļinieks uz rata, tad aiz rata te augšā uzliks tādu vēl gumiju papildus, lai nemet dubļus vēl virsū. Un es domāju, būs čotka. Tā kaut kā. Tā kā nākamais ir šitais te inteks. Jāsaliek viss tā, lai dara. Un izskatās, ka man ir bišķi problēma ar to, kad kolīts pats pa sevi atdurās karbis pret apakšu tai kastei. Iespējams, man vēl vienu flanci vajadzēs taisīt un likt kaut kādu 5 mm, lai viņš būtu bišķīt augstāk un neatmetās karbis pret apakšu. Tā kā būs 2 flanči. Es domāju, baigi stīpri tas neko neiespaidos jaudā, tā kā es domāju, būs labi tāpatās. Būs jāuztais vienkārši vēl viens flancis. Tā kā turpinājums sekos kaut kad. Tagad sēju mājās, cēsku šaut. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love